Pats un Nīls. Vēl viena diena Barcelonā. Un pēc vairāk gadu pārtraukums Rolling Tricks skola ir atpakaļ! Tad šoreiz laiks topsolam. Disaster topsolam. Kā reiz mēs esam atraduši piemērotu spotu, lai jums iemācīšos. Tātad, Nīl, kas ir pats galvenais? Kur pastāv kaut kāds zināms risks, kāds ir parasti disasteriem. Jāņem vērā, ka tu negribi procesu sasteigt. Parādām, kā ir ātri un kā vajag. Davai! Es nezinu, vai būs, bet taisam! Ātrums, kādu tu izvēlies, ir pats būtiskākais, kā jau uz jebkuru disasteru. 20 reizes. Mans topsols. Sorry. Tas mans topsols. Es esmu 100% pārliecināts par savu topsolu. Bet tu nekad nevar būt 100% pārliecināts. Un pats galvenais, ko es teicu iepriekšējā epizodē, vizualizē, kā tu to izdari. Ja tas notiek brīvi tavā galvā, tad tu to vari izdarīt arī dzīvē. Ko mēs aizmirsām? Paķer grebu! Grebs, laba lieta. Vēl. Vai trubi vispār slīd? Kā trubi slīd? Vai trubi stipri turās? Šī turās. Vienreiz bez sveces pārliecinājies, kā slīd, un tad attiecīgi pielietot vajadzīgo daudzumu ar sveci. Un es teiktu, ka viss ir sagatavots, lai izpildītu topsolu. Vēl kāds 3 reizes pārliecināšos, piebraucot, ka es jūtu, ka šis ir tas, kā mēs esam radīts. Muy bien! Lietojot aizsargu inventāru. Vai vispār tu šodien jūties labi? Tev māc šaubas, daudz ķiberi, liet ceļsargus, elkoņsargus. Un tas būs labāk tev. Mamma būs priecīga. Jāiemācās topsols obligāti. Tiek izmēģināta trubā. Bez ūdens. Nav disasters. Šis garās, jā, ja kas? Si. Tu esi Jā, amigo. Viens garais piebrauc. Šķiliņā. Tikai topsols. Jā? Just fly, bro! Pagaid, man vēl viens piebrauciens. Vienreiz Jā? Davai. Yeah! The Rolling Tricks skola noslēdzās šeit Barcelonā ar skaistu disaster topsolu. Cerams, tu saprati katru sīkumu, katru detaļu un tagad bez problēmām mācies šo triku realizēt jebkurā vietā, jebkurā laikā, spotā. Tad atceries, galvenais, skaidrs prāts, labs spots, labs garīgais. Tev viss izdosies. Buenos dias! Peace out! Yo! Woo!